Jā, kādu laiku jau esam skatījušies uz šo gleznu. Varam tā iztēloties tās vētras, kādas mēdz būt. Vētras, kādas ir arī varbūt mūsu dzīvē piedzīvotas, kam ir iets cauri. Varbūt pašausmināties, iztēloties, kādas vētras vēl varētu būt nākotnē. Bet vai vajag par to šausmināties? Mums vajag paļauties uz dzīvo Dievu, kurš ir tas pats. Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi jau, un kā šajā stāstā, tā viņš arī spēja risināt lietas arī mūsdienās. Un vēl jau vairāk, ka mēs domājam par mūsu zemi, domājam par šo daudzo nenoteiktību, kāda ir politikā, ka mēs arī nespējam saprast, kaut ko plānot, domāt, kas varētu būt nākotnē notikt saistībā ar politiskiem notikumiem. Jo ir visādi, kā jau pravietots bija, kari un karu daudzināšana. Bet mēs paļaujamies uz šo pašu Jēzu, kurš kā vadīja mācekļus, tā arī spēja vadīt arī mūs, kas uz viņu paļaujamies. Viens kā no risinājumiem, kā gūt šo drošību, būtu svēto rakstu mācīšanās no galvas. Nezinu, kā jums iet rakstu atcerēšanos, rakstu mācīšanos. Dažreiz gadās tā, kad satiek kādu draudzes locekli. Es nesaku par jums, nē, tas ir par citiem. Un viņi parastā saka tā, jā, es jau to Bībeli lasu, bet es neko nevaru atcerēties. Ko, Ko iesākt? Kas galvā nepaliek? Bet parasti tas saka tā, bet pats svarīgākais jau paliek galvā. Jā, pats svarīgākais, tas jau. Un tas jau galvenais, ka pats svarīgākais paliek atmiņā. Bībelē, protams, ir dažādas raksturvietas, dažādi teksti. Ir kādi varbūt svarīgāki, kādi mazāk svarīgi. Ir kādi, kas varbūt labāk atmiņā nogulstās, jo saistās varbūt ar kādu personisku pieredzi. Katram no mums varbūt ir kāds mīļākais teksts, ko atceramies, un ja paprasītu, tad mācētu to arī no galvas arī noskaitīt. Noteikti tā ir. Esmu dzirdējis, ka kādreiz bija tāds sludinātājs Pāvils Pokuls. Es nezinu, laikam Jelgavas draudzē viņš nekad nebija kalpojis, bet citās Latvijas draudzēs viņš ir bijis kā sludinātājs. Un viņš esot daudz ko zinājis no galvas. Un viņš pat no galvas bija zinājis pašu garāko Bībeles nodaļu. Ziniet, kas ir pati garākā Bībeles nodaļa? 119. psalms, krievu valodā 118. Es nezinu, vai kāds zina to no galvas. Es nezinu, es uzreiz pasaku, es viņu no galvas nezinu. Bet lūk, sludinātājs Pokulis zināja, viņš varēja viņu noskaitīt mierīgi. Tā, plūstoši noskaitīt visu no galvas. Jā, diezgan interesants šis psalms. Varbūt nedaudz pie viņa arī šajā reizē pakavēsimies, jo tur ir tādas labas raksturvietas, kuras var būt, tomēr mēs no galvas zinām. Jebkurā gadījumā nojaušam, ka tāda raksturvieta ir un spējam atcerēties, ka tomēr kādreiz kaut kas tāds ir lasīts. Es gan nesaku, ka šis psalms obligāti būtu no galvas jāiemācās, bet tikai saku, ka ir cilvēki, kas šo psalmu no galvas ir iemācījušies, un tas viņiem dod kaut kur tādu arī mierinājumu, iedrošinājumu un cerību. Jāsaka gan, ka šis psalms ir interesanti veidots, kāpēc man arī tur pats pirmais vārds ir uzrakstīts alef. Tas ir senebrēja alfabētā pirmais burts. Šis psalms ir sauktais alfabētiskais, ka viņš ir tāds pa grupām sadalīts. Tur 3-4 panti ir sākās ar vienu alfabētu burtu, nākošie 3-4 panti ar nākošo. Katrs pants ar noteiktu burtu iesākās. Viņš tāds ļoti interesanti šī poēzija ir veidota. Bet, lūk, viņš iesākās ar šiem pantiem. Svētīgi ir tie,
kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem, svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds. Jā, gluži kā svētību runā, jeb kalna svētrunā, kur Jēzus arī bija uzskaitījis, kas ir tie svētīgie, tā arī šeit svētīgi, jeb laimīgi, ir nosaukti vismaz 2 pantos kādi cilvēki, kuriem ir noteiktas īpašības vai noteiktas darbības, kuras viņi praktizē. Tā te šeit ir uzrakstīts. Ieskatīsimies citā tulkojumā. Šie panti, piemēram, Gliks, pats pirmais tulkojums. Svētīgi ir tie, kas ir uz nenoziedzīgiem ceļiem iet, kas iekš tā kunga bauslības staigā, vai arī kā jaunajā tulkojumā svētīti tie, kuru takas bez vainas, kas kunga bauslībās staigā. Jā, kad mēs te lasām bauslību, te mums var rasties jautājumi, kas te būtu bauslība, jo vispopulārākajā 1965. Gada tulkojumā, kas mums ir gandrīz visiem ir uz rokas, tur diezgan bieži šis vārds bauslība tiek izmantots. Kas viņš varētu būt? Ir vairāki varianti. Viss tāds populārākais vismaz adventistu vidū ir, ka tie ir 10 baušļi. 10 baušļi. Vēl ir skaidrojums, kuru var izlasīt arī adventistu komentāros, ka bauslība šeit apzīmē mācību. Mācību. Visa mācība. Jā, tur ir tāpēc arī tas grāmatas vāks arī šeit redzams, rakstīts ir Tora. Tora ir gan 5 Mūzus grāmatas, gan apzīmē visu mācību kā tādu. Jā, tas ir no viena vāka līdz otram Bībelē, tā ir mācība. Līdz ar to šeit ietilpst gan tie paši 10 baušļi, gan arī viss pārējais, ko tas kungs mācījis ir. Bauslībās staigāt, tas nozīmē dzīvot praktiski, saskanīgi ar tā kunga vārdiem. Tur tālāk 9. un 10. pants šajā psalmā ir gluži tā kā tāds retorisks jautājums uzdots. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Jā, tātad te ir kā dzīvot dievbijīgu, jeb šķīstu dzīvi. Tā varētu šo pārformulēt šo jautājumu. Atbildi ir dzīvot saskaņā ar Dieva vārdiem, meklējot to kungu no visas sirds un neaizmaldoties prom no baušļiem, no kunga mācības. Vēl ieskatīsimies kādos pantos. Šis psalms ir ļoti garš, protams, mēs nevaram visu apskatīt šajā reizē, bet tos pērles noteikti jāapskata. 18. un 19. pants. Atdari man acis, lai es skaidri saredzu tavas bauslības, brīnuma darbus. Es esmu svešinieks virs zemes, neapslēp man tavus baušļus. Interesanti. Atceros, reiz bija brālis Andris Zariņš, viņš bija izdevis grāmatas, un viens bija rīta sveiciens, kurā viņš arī apcerēja šos pantus, un viņš tur uzdeva tādu jautājumu. Kādam farizējam vajag būt, lai bauslībā saredzētu brīnumus? Jā, viņš tā apcerēja, kas īsti varētu būt šie brīnumi, par kuriem šeit dziesminieks runā. Nē, te nav farizējisms, te nav kaut kas formāls vai sastindzis. Te ir drīzāk varbūt tas brīnum darbs ir saredzēt kunga bauslībā dzīvību. Saredzēt, ka tie ir tādi, kas stiprina, iedrošina un vada. Jā, tie brīnumi ir jāsaredz.
Jā, tas ir ticības jautājums. 3.3., 3.4. pantā šeit vēl tā dziesminieks lūdza. Māci man, kungs, tavu likumu, ceļus, un es staigāšu pa tiem līdz galam. Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušļus un tos pildu no visas sirds. Jā, dziesminieks vēlas gūt apgaismību. Par apgaismību diezgan daudz arī reliģiskās mācības kaut ko tur piedāvā. Viens saka, apgaismība ir šis, cits saka, apgaismība ir kaut kas tas. Apgaismība, kas gan te varētu būt? Varbūt ieskatīsimies vēl citos latviešu tulkojumos šai paši panti. Gliks to bija tulkojis nevis apgaismība, bet gan dod man saprašanu, ka es tavu bauslību sargu un to turu no visas sirds. Jaunajā tulkojumā arī nav izmantots vārds apgaismība. Te ir skaidro man, un es sargāšu tavu bauslību. Turēšu to no visas sirds. Jā, vārds apgaismība ir diezgan daudz, kur tiek izmantots, un tajā viss kaut kas tiek ielikts iekšā, bet kad mēs izlasām šīs citu tulkojuma lasījumus, mēs redzam, ka tur ir, apgaismība var būt, bet te ir arī kā ir saprašana, te ir izpratne. Te var būt plašāk uz to skatīties. 45. pantā šajā psalmā ir arī viens ļoti interesants pants. Tā es staigāšu brīvi, jo es rūpējos par tavām pavēlēm. Staigāšu brīvi. Arī par šo staigāšanu brīvi arī ir dažādi varianti. Viens saka tā, cits atkal saka šādi. Kāds varbūt pat grēkojot vēlās staigāt brīvi, kā viņam tas šķiet, ka tagad viņš var rīkoties un nekas viņu neierobežo. Kādu brīvi tad šeit dziesmnieks ir domājis? Atkal, lai to labi saprastu, šis 65. gada tulkojums ir jāsalīdzina ar citiem. Mēs varam salīdzināt, piemēram, senslāvu tulkojumā. Tur ir interesanti, ka te ir tā kā staigāšana plašumā. Nevis brīvībā, kā tas bija iztulkots, plašumā. Gliks to ir atkal tulkojis, un es staigāju bez izbailēm. Jaunajā tulkojumā, un es staigāšu plašumos. Viņš tā kā sasaucās ar to senslāvu, jā. Un mums 65. gadā es staigāšu brīvi. Varētu būt tā kā sinonīmi, jā. Nav sacīts, ka kāds būtu nepareizs no šiem tulkojumiem, bet viņš parāda to vārda elastību. Jo šis vārds, kas ir pamatā likts, senebreju vārds, jā, viņu var, mēs redzam, šādos veidos tulkot, un nav šeit kļūdu. Viņi parāda tiešām, ka te ir plašumi un interesantas nianses. 57. pantā ir atkal šādi mēs lasām. Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Mans uzdevums. Lasām par to, jā, varam tā spriest, kas te varētu būt domāts par šo uzdevumu, dzīves uzdevums, konkrētais kaut kāds uzdevums šai dienai vai mēnesim vai kā. Bet atkal paskatāmies blakus citus latviešu tulkojumus. Ja, šis uzdevums, kāds varētu būt, Gliks to bija tulkojis tā. Tas kungs ir mana daļa. Es esmu sacījis, ka es gribu tavus vārdus turēt. Kad salīdzinu šos abus pantus, liekas, ka tie ir pilnīgi kaut kas dažāds, viņi pilnīgi atšķirās. Jā, bet Gliks tā iztulkoja. Jaunajā tulkojumā šis pats pants ir šāds. Mana daļa ir kungs. Es teicu, ka tavus vārdus ievēroju. Ko šis viss parāda? Tas viss parāda, ka nevienmēr mēs varam palikt tikai pie viena kāda tulkojuma varianta. Ja?
Un tad sacīt, ka lūk, tas ir sola scriptura tikai šādi. Jāpaskatās, kā tas ir arī citos tulkojumos. Un tad mēs tur saredzam nianses, kas tad īstā sola scriptura iznāk. Ja mēs tur vēlamies to īstenot, praktizēt, mēs redzam, ka šeit ir interesantas nianses, kuras ir jāņem vērā. Jā, mans uzdevums. Ir arī daļa. Jā, ir kungs. Jā, kā es dzīvoju saskaņā ar kungu. Nevis tā, kā pildu uzdevumu viens pats, jā, bet kopā ar kungu. Viņa garā. Kopā ar viņu virzos. 96. 97. pantā ir šādi panti. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne ar ko nav ierobežoti. Cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Jā, par baušļiem tur kaut vai pirmajā psalmā var lasīt, ka tur arī ir, kā tur dienu un nakti pārdomā Dieva baušļus, jeb Dieva mācību, Dieva vārdu. Te gan ir iztulkots, ka visām pilnīgām lietām ir gals. Dažreiz ir tāds teikums, nekas nav pilnīgs, Dievs ir pilnīgs. Jā, Dievs nevaram mēs teikt, ka viņam kaut kāds gals tur varētu būt, bet te ir teikts, visām pilnīgām lietām ir gals. Tā vismaz šeit 65. gada tulkojums šo piedāvā. Bet atkal, kad mēs ieskatāmies šī pašos vārdos, kā tas iztulkots citur, piemēram, tāds ebreju teologs Hakams, viņš to ir iztulkojis šādi. Esmu redzējis ikvienas lietas galu, taču tavi baušļi ir bezgala plaši. Nav pieminēts nekāda pilnīga lieta, te ir ikviena lieta vienkārši. Gliks bija tulkojis šo pantu šādi. Es esmu visu stipru lietu galu redzējis, bet tavs bauslis it plaši pastāv. Jā, te ir vairs stipras lietas kaut kad arī beidzās, jā, bet baušļi pastāv. Tās tulkotājs Uldis Bērziņš, tas ir atkal tulkojis šādi. Kas jau piepildīts, to redzu beidzamies. Tik tavi baušļi plašāk un plašāk. Jā, šis tulkojums neiekļuva jaunajā tulkojumā, tas ir tāds palicis atsevišķi tieši kā viņa iztulkotais psalma variants. Bet jaunajā tulkojumā ir pat pilnībā esmu redzējis galu, bet tavi baušļi plešas bez gala. Jā. Un atkal, ja mēs tā saprotam, ka katrs Dieva vārds iedvesmo, katrs Dieva vārds ved tuvāk Kristum, tad saredzot šīs nianses, mēs te saprotam, ka te ir Dieva garā mēru mēs nevaram noteikt. Jā, daudz lietas šeit pasaulē tiešām beidzas. Arī mēs paši kādreiz varam beigties. Vienkārši dzīves mūžs noslēdzas pēkšņi, negaidīt. Bet kaut kas pastāv. Te ir teikts baušļi, Dieva vārds pastāv, tas kungs pastāv, un ja esam uzticējušies viņam, arī mēs pastāvam. Tādēļ mēs varam pilnīgi piekrist nākošajiem pantiem, kurus tūlītās izlasīsim. Un šī ir no 98. līdz 100. Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara tavi baušļi, jo tie ir vienmēr pie manis. Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. Varbūt kāds var teikt, tā ir lielība. Jā, gluži tā kā šajā attēlā. Jā, kas liekas, es esmu gudrāks par visiem, spējīgāks par visiem. Jā. Mums tagad diezgan bieži, ja skatāmies ziņu raidījumus, tur arī parasti rāda viena tāda arī cilvēka no Amerikas, jā, kurš arī domā, ka ir gudrāks par visiem.
Bet, jā, cik bieži gadās tā, ka nekompetents cilvēks, viņš apkārtējos visus uzskata par muļķiem, bet tikai sevi par gudru, nemaz patiesībā gudrs nesot. To gudrību tiešām parāda darbība, prakse. Un tāpēc arī to, ko mēs tur lasījām šajos pantos no 98 līdz 100, tur arī tā var teikt, jā, gudrāks par skolotājiem, gudrāks par vecajiem. Kāpēc? Ja paklausa Dievam, tad tas ir gudrība. Tā ir patiesa gudrība. 105. pāns. Šis gan ir tāds, ko lielākā daļa no mums noteikti no galvas zina no šī psalma. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Jā, ir cilvēki, kas lasa šos vārdus, un viņš tā domā par tiem ceļiem, ka tas ir ceļgaļi. Kājai celis, jā, kājas celis, jā. Es esmu sastaps tādu, jā, ka viņš stāstīja gaisma, viņš apgaismo to kājas celi, jā, un viņš tā to ir sapratis. Es nezinu, kā jūs šo pantu esat sapratuši, vai tiešām tur ir tas kājas celis vai ceļš, spriekš. Jā, kā Dievvārds izgaismo, kurp ir jāvirzās, jā, kur solis jāliek. Ja, lūk, mūsdienās gan ir jau dažādi citi tie spīdekļi, ir visādi lukturi, baterijas, akumulātoru, gaismas, diodes, vēl viss kaut kā viņš tur tiek nosauts lampiņas. Jā, ar kā izgaismo, tajos laikos bija šādi tie spīdekļi, bet Dievvārds kā spīdeklis, jā, tas jau vairāk ir tiešām kā tāda iekšēja gaisma. Tas ir iekšēji notiek. Ka tu iekšēji saproti lietas, kur virzies, iekšēji saproti lietas, kuras notiek ap tevis. Jā, tas ir iekšēja gaisma. Varbūt tāpēc arī var arī saprast šos vārdus, kas ir 130. pantā. Kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Tieši. Kā vientiesīgais top gudrs, kad Dieva vārds to apgaismo, ka viņš saprot tā kunga ceļus un saprot, kur arī pats virzās. 112. pāns. Es noskaņoju savu sirdi vienmēr pildīt tavus likumus līdz galam. Noskaņos sirdi. Mums te instrumenti dažkārt ir arī priekšā salikti, un kad uz tiem skatoties, tad ziniet, ka mūziķi arī noskaņo instrumentus. Kāpēc? Lai tie skanētu atbilstoši, harmoniski. Te ir noskaņo savu sirdi. Kā to noskaņot? Te arī ir harmoniski, soli solī virzīties un dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu, Dieva likumu, Dieva mācību. Vēl arī citos latviešu tulkojumā šis pāns ir šāds. Gliks to ir tulkojis. Izrādās, viņš to noskaņošanu nav nemaz izmantojis šajā pantā. Gliks, kad iztulkoja, viņš rakstīja šādi. Es atgriežu savu sirdi, tavus likumus padarīt mūžam līdz pat galam. Atgriežu, noskaņo. Patiesībā tas jau ir kā sinonīmi. Jaunajā tulkojumā šis pats pants ir es nopūlos un tavus likumus pildu līdz galam. Jā, zinām, pūli jāpieliek ir, jā, lai to sirdi noskaņotu un atgrieztu. Tas tiešām tā ir. 174, 175. pants. Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, kā tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Bauslība kā prieks. Dieva vārds kā prieks, Dieva mācība kā prieks. Jā, kāds ir salīdzinājis, ka Dieva baušļi ir kaut kur līdzīgi tā kā žoks, jeb sēta. Ir brāļi,
Reinis un Matīs Kaudzīte, un tieši konkrēti viens no šiem brāļiem, Reinis Kaudzīte, ir sacījis šādus vārdus: sēta lopiem, likumi cilvēkam. Ja mēs pasakām, ka baušļi ir kā žoks un tikai žoks, tad, ko tu esi lopiņš, tu nezini, kur iet, un kā. Bet ja tu esi cilvēks, Dieva cilvēks, jā, arī tur ir zināmas robežas, vajadzīgas, jā, likums, bet te ir arī lops, varbūt neapzinās. Viņš tikai redz, ka tur ir žoks, jā, un viņš iet tur gar žoga, lai tur nedabūtu ar elektrisko ganu vai vēl kaut kas tur nenotiktu. Bet cilvēkam jau jāsaprot, ka labi, žoks ir, bet aiz tā žoga tā zāle varbūt liekas zaļāka, bet tā nemaz nav. Tā ir ilūzija. Un ja tur kāds varbūt tam žogam lien pāri, tur vienmēr seko arī zināma atbildība, kuru Dievs no katra cilvēka prasa. Jā, baušļi, var teikt, tas ir žoks, bet, kā Reinis Kaudzīte teica, sēta lopiem, likumi cilvēkiem. Tātad mums. Kā to visu interpretēt? Ir dažādas interpretācijas bijušas. Ir pat tādas, ka lūk, te ir kāda draudze, kas savu dievnamu pat izveidojuši šādi, ka lūk, viņi ir tik ļoti tuvu Dievu baušļiem vēlas būt, ka pat uz jumta tie ir uzrakstīti. Es nezinu, vai tā obligāti būtu jādara, vai mums tā būtu jādara. Pēkšņi izdomā Jelgavas draudz, ka lūk, uz jumta jāuzraksta ir arī Dieva baušļi. Varbūt nemaz tas nav vajadzīgs, jā, jo Dieva likumam sirdī ir jābūt ne tik daudz tur ārienē. Te ir vēl kāds dievnams Belgorodā. Esmu tur bijis. Tiešām tā tur ir. Tur arī ir vienā pusē ir svētību vārdi, otrā pusē 10 baušļi, bet pareizticīgo dievnams. Jā. Te ir vēl kāds dievnams, kurā uztaisīts, ka, lūk, piemēram, tu tagad tuvojies tam dievnama ieejai, tu vari iziet caur baušļiem. Ir arī šādi dievnami redzēti, kur, lūk, tādi lielas bauslības plāksnes priekšā ir piestiprinātas, un arī tās draudzes tā domā, ka, lūk, tas arī tāds, ka šis ir tas svētību ceļš, un tieši šādi tam visam būtu arī jāizskatās, ka, lūk, tur priekšpusē ir Dieva bauslības plāksnes. Nevis krusts, bet bauslības plāksnes. Ir arī vēl šāds attēls redzēts, kur, lūk, parādīts Dieva tiesa ilustrēta. Jā, ka, lūk, cilvēks tiek tiesāts pēc baušļiem, un tur tiek spriests viņu laist iekšā vai nelaist. Bet, tas varbūt tā kā būtu ārpus šīs 119. psalma. Par baušļiem jau diezgan daudz jau apostols Pāvils ir rakstījis, ka viņš aicina mūs būt zem žēlastības, nevis zem bauslības. Un arī pats Kristus ir teicis, kurš tic uz mani, tas no nāves ir iegājis dzīvībā un uz tiesā nenāk. Kāpēc? Jo šī Dieva bērna vietā tiesā piedalās viņa advokāts, Jēzus Kristus. Šāda tiesa vairāk ir tiem, kas ir pārkāpuši Dieva baušļus. Mums ir aicinājums tad būt arī šīm sirdī vieta lielākajām bauslim. Par Mūzes bauslību, jā, arī Luters ir teikts, šie baušļi nokauja, to mēs arī lasām arī kaut vai Pāvila vēstulēs, bet dzīvu dara Kristus, kurš raksta šos likumus, šos vārdus mūsu sirdīs. Dieva 10 baušļi, tā nav visa Dieva vārda mācība. Tā ir daļa no visa, ko Kristus ir mācījis. Un šis svētību ceļš, jā, to ir Kristus ilustrējis, to viņš arī saviem mācekļiem ir mācījis. Un vēl jau vairāk šajā ilustrācijā, ko jūs tagad redzat savā priekšā, kur Pēters iet pa ūdens virsu, tas tie parāda, ka te nav cilvēka nopelna.
Tas viscaur ir Kristus žēlastība, ka mēs varam iet pa svētību ceļu, īstenot to, ko Kristus ir mācījis. Viscaur tā ir Dieva žēlastība, kāda ir parādīta mums, grēciniekiem. Te nav mūsu nopelne, pilnīgi nekāda. Tas viss caur Kristus. Un varbūt tādēļ arī šis 119. psalms noslēdzās ar šādiem vārdiem. 176. pants. Es maldos kā pazudusi avs, tad nu meklēju savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. Jā, labais gans meklē pazuduso avi. Viņš zina, kur atrodas viņa bērni. Var šo psalmu mācīties no galvas, protams, un tehniski viņu noskaitīt, un varbūt izteiksmi noskaitīt. Bet vissvarīgākais varbūt no visas šī, ko mēs te skatījāmies, un arī ko mēs lasām Bībelē, ir satvert tā kunga roku un virzīties kopā ar viņu. Arī caur nezināmo, arī caur drūmo, nenoteikto, kas arī mūsu dzīvēs var visur būt. Kristus zina, kur viņš mūs ved, un Dieva vārds to mums arī atklāja. Un lai gan šeit uz zemes mēs saskaramies ar daudz ko tumšu, drūmu, nezināmu, šis svētību ceļš vienmēr mūs ved pie Dieva mīlestības. Tas mūs ved uz debesīm, kur robežas ir augstākas par debesīm. Un tas ir tas brīnums. Varbūt tas ir tas brīnums, kur dziesminieks arī bija lūdzis. Dod man, kad es varu saredzēt brīnumus tavā bauslībā. Šo dievišķo mīlestību, kāda ir Dievam uz mums, ka viņš mūs velk pie sevis un vēlās svētīt un vēlās veidot. Un ne tikai mūsu vienu, arī šīs pilsētas iedzīvotājs, arī mūsu Latvijas iedzīvotājs. Viena lieta, ka tiek atcerās par neatkarības dienu, bet cita lieta, kā atcerās, ka tas viss ir tikai no Dieva žēlastības, ka esam brīvi, ka varam pulcēties brīvi, ka varam ticēt brīvi un ka Dievs ir pieejams joprojām. Viņam par to lai gods un teikšana. Āmen.